Sveiki! Šodien pastāstīšu par lecienu pareizu lekšanu, saucamo galdu un leciens uz taisnu vietu, kā arī bremzēšana pirms leciena, gāzes došana, pareiza stāvēšanas pozīcija vai arī sēdēšanas pozīcija no līkuma, braucot ārā, pārlecot lecienu. Tā kā būs daudz ko pastīties un pamācīties. Vēlreiz saku, tas ir tīri mans personiskais viedoklis un neteikšu, ka tas ir vienīgais un pareizākais. Ar ko es ieteiktu sākt vispār saucamos motocross lecienus? Pats galvenais ir skaidrs, ka ar lecieniem sākt darbības tikai tad, ka jūs jau jūtaties kaut cik komfortabli uz motociklu, izbraucot līkumus un braukt pa taisniem gabaliem. Nevajadzētu sākt steigties pirmajā treniņā sākt lēkāt, jo motocikla izjūta gaisā tas ir ilgs un ļoti grūts process, lai tu novaldītu, lai tu saprastu gaisā, kurā brīdī viņš tev izmetīs šķīvi. Tā kā es ieteiktu sākt skaidrs, kad ar lecieniem, kas ir lēzēns lecieniņš uz taisnu vietu, lai jūs izjustu motociklu to lidojumu. Mana pozīcija. Provēju braukt taisnās kājās, pirms leciena nedaudz aizmetam gāzi un ejot augšā uz lecienu gāzes strauji iedodam. Šī pozīcija uzreiz izmainās, nedaudz aizējam uz priekšu, taisnās kājās. Viss notiek taisnās kājās, motocikls ir nedaudz iespiests starp kājām, tad jūs ar gaisā varat koriģēt šo motociklu lidojumu. Ja? Nevajadzētu palikt tādā pašā pozīcijā, kā brauc pa taisno, pieņemsim atstiepies, tu esi brauc pa taisno un tādā pašā pozīcijā arī izlekt. Tad, kas notiek, motocikls lido nepareizi, viņš lido šādi. Tad šo pozīciju uzreiz pirms paša leciena nedaudz pienākam paliekam vidus pozīcijā, un ja vajag, tad varam bišķiņ aiziet uz priekšu. Tas ir galdos, runājot pa galdiem. Tas ir šis leciens, kas ir garāks, ja? Tātad tas būtu īsumā arī viss. Tātad lecieni saucamie uz taisnu vietu. Leciens uz taisnu vietu. Viņi mēdz būt dažādi. Viens ir stāvāks, viens ir slīpāks, viens ir pavisam slīps, bet viņi visi, pieņemsim, lec uz taisnu vietu. Ir no līkuma leciens uz taisnu vietu, ir taisnajā gabalā. Nu, tātad, ja tas leciens ir diezgan pastāvs, tātad, kas notiks, ja jūs monotoni ar gāzi nāksiet tajā lecienā iekšā ar saucamo neatmesto gāzi? Viņš jums iesitīs un var izmest šitā motociklu, ja? Tātad es pirms tāda asa uzmetiena nedaudz atmetu gāzīt, un kad es pašā tajā brīdī, kad es braucu iekšā lecienā, es dodu gāzi virsū, lai moci met uz priekšu. Tas ir, es runāju par lecieniem, kas ir šādi stāvi uz taisnu vietu. Tātad, ja ir leciens slīpāks šādā veidā, pieņemsim, nav viņš tik metošs gaisā, tad var droši uz taisnu vietu nākt ar pilnu gāzi, jo tu tālāk aizleks, jo pat ir labāk. Ja tu tuvāk aizlec, tajā vietiņā tev nav tas pātrinājums vairāk, kad tu nāc pie zemes un tā tālāk. Tātad, kas vēl ir svarīgi uz taisnu vietu, ja mēs lecam, kad nozemējamies, tad motociklam obligāti jādod ir gāze gaisā. Jau gaisā jāuzgriež gāze, lai tu nāc pie zemes un tev rauj uz priekšu, lai nav šis saucamais sitiens, jo tu nokritīs bez gāzes, ir stiprs sitiens, tad grūti ir savākties un spēkus izsit. Tā kā ieteikums būtu dot gāzi. Tātad saucamais galds, kas ir galds. Galds ir leciens, kas būtu ar uzlecienu, vidus pilns un ar nolecienu. Tas skaidās motocrossā galds. Es tā neesmu dzirdējis, ka viņi savādāk kāds sauktu. Nu. Atkarīgs ir visādi garumi šiem lecieniem. Viens ir 30 metri, viens ir 35 metri, viens ir 10 metri, 5 metri. Tātad ļoti daudz un plaši var runāt par šiem lecieniem, par galdiem saucamajiem. Jautājums ir daudzreiz, kā viņus provēt pārlekt, kā zināt, cik tālu lekt, galds ir 20 metri, kā es zināšu, kad es pārlekšu, kad es nepārlekšu. Arī ieteikums ir šis treneris līdz, vislabākais jau skaidrs, ka treneris ar motociklu, jo mutiski mēs vienmēr visu varam, visu mākam, bet, kad tev tas ir dzīvē jāparāda, tas nav tik viegli. Viņš parāda ātrumu, pasaka ātrumu. Ieteikums mans būtu, tātad, ja jūs neesat pārliecināts par to, cik jūs tālu varat aizlekt, skaidrs, ka garu galdu nevajadzētu lekt 30 metri, ja viņš būtu galds, nevajadzētu provēt aizlekt uz taisnu vietu, bet arī ietrāpīt viņā
būtu pareizāk varbūt lekt vienkārši pa metriņam, pa 2 uz priekšu, skaidrs, ka sitiens būs briesmīgs, ja jūs neaizleciet, pieņemsim, aizleciet 25 metrus, bet nu, tā mēs esam darījuši un tā it kā būtu jādara, jo tu pirmajā reizē, kā nāc, skaidrs, ka tu nesapratīsi, kāds ātrums, kas, kurā brīdī, kur dot gāzi, kur nedot jau to pilnu gāzi, leks, tu aizleks skaidrs, ka pa tālu. Ja tu palēnām to metru liks klāt, tu apmēram sapratīsi, ar kādu ātrumu jābrauc būtu uz šī leciena.